Sveiki! Esam atkal dārzā. Ņemsim no šo siltumnīcas tīklu un pašu plēvi, ja? Un stiprinājums noņemsim no beigtās siltumnīcas. Raksim šeit arī. Uzraksim. Noņemsim nost. Uzraksim. Viss notiek. Skaistu. Vietā. Šī siltumnīca mums sabruka un mēs gribam glābt materiālu, cik iespējams. Jaucam nost, tik veco siltumnīcu un diezgan bēdīgi. Nākās lauzt visu to, ko mēs kādreiz būvējām. Un cēlām pirms gada tik viegli izjaukt. Vieglāk nekā uzcelt. Bet tā bija ļoti lēta alumīnijas siltumnīca. Tagad mums ir metāla. Un tur jau stāv mūsu siltumnīca. Tur tālumā. Salīdzinoši bija pilnīgi savādāks materiāls par šo alumīnijas, kurš viss sarūsējis ir. Vēl mums ir vairumā lūk šādi podi. Domājam, ko ar viņiem darīt, kā izmantot. Un sapratu, ka būs jāstāda te puķis un jāteic smuku tādu puķu sienu, varbūt gar sēdas sienu sliktu vai gar siltumnīcu drīzāk likšu. Un ir doma pamēģināt arī iestādīt lielākajos kartupeļus. Un tad, lai nāk ārā, jo mums diezgan tā zeme šeit ir ar ķieģeļiem. Un ņemt ārā viss ķieģeļs arī baigais darbs. Tāpēc tur jau nebūs vieta un te arī būs dārzeņi iekšā. Un īpaši nav vietas visam, ko gribam audzēt. Bet, jāizdomā būs ar tiem podiem. Jā, mēs daram, ko varam, lai varētu kaut ko padarīt. Jā, iešu pie Armanda tuvāk parādīšu, kā viņš kultivē. Armands kultivē. Armands tagad kultivē siltumnīcā zemi. Izņēmām lūk visu šeit, noņemam siltumnīcu, kas bija. Un arī te mēs uzraksim tuvākajās dienās. Un šo tīklu plānojam likt uz siltumnīcas pēc tam virsū. Un balto plēju, protams, apakšā. Un tā mums ir bišķiņ tāds bardaciņš pagaidām. Bet, kad visu sakārtosim, saliksim visu pa plaukiem, tad jau būs atkal forši. Varēsim gan ravēt, gan laistīt, katru vakaru, un tie būs vieglāk, kad sāks visu augt un ražot. Liekam plēvi virsū. Jā. Esam uzlikuši siltumnīcas plēvi un vēl uzliksim tīklu. Un tad mēs sasiesim te iekšā tādu, sasitīsim adatu, nebet tos dzelžus. Jā, kur šitām vēl ir tas, ka mušas nevar iekšā. Vietīgi. Es neredzu to. Jā, labais. Ideāli. Ideāli. Nitīgi telts priekš mums, ne? Taisam te mājiņu. Kur te mēs tikai tomātus audzēs? Taisam te māju, varam te pārmesties uz dzīves vasaru. Mazāk būs rēķini jāmaksā. Es iešu kaplēt savu zemenes. Un man vēl tīklu jāpalīdz, jā. Tieši tā. Iekšķo krūms tiek pārvietots piemērotākā vietā. Apakšā mēsli un krūmiņš tur.
Arī te vajag apsiet koku. Tās mums ir Jāņogas viriņi vai upenes. Upenes, jā. Upenes tās ir. Armands ir apracis siltumnīcu. Mums ir jauna siltumnīca. Balta. Jā, šī ir siltumnīca. Pat te ir uzkultivēts rītās. Vakarā nāksim sastādīsim. Siltumnīca ļoti nostiprināta, jo viņa ir diezgan stipra, jo tur ir tāda stiprinātāja, šitie sāni. Un vēl man patīk, ka šai siltumnīcai ir arī tīkls. Pats vai plēve augšā, uzrulē un piesien. Bet tīkls paliek. Jā, ka nevar neviens ielidot, nekādi putni. Nekas, neknišļi. Tā kā Armands tur kaut ko roku stādīs vīnogulāju. Jā, viņš te mums ne pa ķemu, ne pa tēmu te stāv pie siltumnīcas. Un arī daži ērkšķo krūmi tur ir. Tos arī pārstādīsim tur. Un šitas ir tas agregāts, ar kuru Armands kultivēja. Jā, tāds te, tādiem zobreštiem, kuri jau ir nolocījušies. Viņi jau ir Armandi ielocījušies, tādi bija viņi. Zobrati. Ielocīja? Viņi nav taisni. Viņiem vajadzētu tā būt? Es jau nezinu. Tā jābūt ir. Es jau nesaprotu. Viņš tā ir? Uz benzīnu. Benzīns. Nāk tā kaut kā. Tumša nakte, zaļa zāle. Sviķi strādā līdz tumšai naktī. Sastādījām visu tomātus un varam tagad apmierināti braukt mājās. Mierīgi gulēt. Gulēsim mierīgi? Esam dārzā vēl nakts. Prožektors spīd. Mums palīdz redzēt kaut ko. Armand, iesim mājās. Laikam vēl līdz pusnaktī mēs. Šitā siltumnīca mums neļaus mierīgi dzīvot.